Labdien! Mani sauc Ralfs Reinholds, un šajā video es apskatīšu plašo Google programmu un pakalpojumu klāstu, kā arī to nozīmi arhitektūras un projektēšanas darbā. Mūsdienu arhitektūra balstās digitālajos rīkos, no datu uzglabāšanas un kopīgošanas līdz mākslīgam intelektam, kas palīdz ideju radīšanā. Google piedāvā vienotu ekosistēmu, kas apvieno visus šos elementus vienā vietā. Šajā video soli pa solim apskatīšu, kā katra programma darbojas, kā to var izmantot ikdienas arhitekta darbā un kā šie rīki palīdz sadarboties ar kolēģiem un klientiem. Google sistēma balstās uz tās platformām un operētāju sistēmām. Android ir viena no pasaulē populārākajām mobilajām platformām. Tā darbojas vairāk nekā 3 miljardus ierīču viedtālruņos, planšetēs, televizoros un viedpulksteņos. Arhitektiem Android ierīces ir elastīgas, jo tās ļauj veikt fotofiksācijas mērījumus un piekļūt projekta dokumentiem jebkurā vietā. Piemēram, Android ļauj izmantot papildinātās realitātes lietotnes. Ar tām var pārbaudīt, kā ēka izskatīsies reālajā vidē. Google Pixel ierīces ir izstrādātas tieši ar mākslīgā intelekta iespējām. Fotogrāfijas tiek automātiski uzlabotas, tiek atpazītas ēkas, tekstūras un pat materiāli. Arhitekts var uzņemt foto un izmantot to kā kontekstu skici vai vizualizācijas sākuma punktu. Google Chrome ir pamata pārlūks, caur kuru piekļūst visiem Google pakalpojumiem. Tas sinhronizē cilnes, paroles un failus starp ierīcēm, nodrošina drošību un mākslīgā intelekta palīgu Gemini for Chrome. Šis asistents var palīdzēt meklēt materiālus, rakstīt tekstus vai pat tulkot tehniskos dokumentus. Chromebook datori ir īpaši izstrādāti darbam mākonī. Tie nav paredzēti smagai 3D modelēšanai, bet tie lieliski darbojas ar tīmekļa rīkiem un prezentācijām. Tagad es aplūkošu programmas priekš produktivitātes un sadarbības. Piemēram, Google Workspace ir programmu komplekts, kas nodrošina sadarbību starp arhitektiem, klientiem un projektētājiem. Workspace apvieno Gmail, Drives, Docs, Sheets, Slides, Meet un citus rīkus vienā sistēmā. Gmail ir e-pasta sistēma un arī komandas saziņas centrs. Arhitekti var izmantot mapes dažādiem projektiem, izmantot meklēšanas filtrus un pateicoties mākslīgajam intelektam, Gmail piedāvā automātiskas atbildes, kopsavilkumus un ieteikumus. Google Drive ir droša mākoņkrātuve, kur var glabāt rasējumus, vizualizācijas, PDF dokumentus, un tie pieejami visiem projekta dalībniekiem vienlaicīgi. Drive atbalsta failu versiju vēsturi, kas ļauj redzēt, kas un kad mainīts. Google Docs ļauj rakstīt paskaidrojuma rakstus un tehniskos aprakstus kopā ar kolēģiem. Visi redz izmaiņas reālaikā, var atstāt komentārus, un Gemini palīdz ar teksta uzlabošanu vai tulkošanu. Google Workspace arī piedāvā citas diezgan svarīgas lietotnes, piemēram, Google Sheets noder izmaksu aprēķiniem, resursu plānošanai un darbu grafikam.
un Google Slides, kas ļauj arhitektiem sagatavot prezentācijas, kurās ērti ievietot Google Maps kartes, fotogrāfijas no Google Photos un pat video no YouTube. Tagad es apskatīšu programmas, priekšmeklēšanas, satura un utilitātes. Piemēram, Google Maps, Google Play, Google Photos un YouTube. Google Maps ir daudz vairāk nekā navigācijas rīks. Arhitektūrā to izmanto teritoriju analīzei, reljefa izpētei, orientācijas noteikšanai un piekļūstamības novērtēšanai. Google Maps arī atbalsta 3D režīmu un Street View, kas palīdz pētīt apbūves raksturu. Maps API ļauj integrēt kartes tieši projektēšanas programmās vai tīmekļa prezentācijās. Tas ir īpaši noderīgi, ja jāparāda konteksts vai transporta pieejamība. Google Play ir Android lietotņu veikals. Arhitekti var tajā atrast specializētas lietotnes, kā arī šeit var atrast AutoCAD priekš mobilajiem tālruņiem un planšetēm. Tas ļauj izmantot mobilo ierīci kā darba instrumentu. Fotos nodrošina automātisku fotosinhronizāciju. Ar to var izveidot albumus katram projektam, meklēt foto pēc vietas vai tēmas. Mākslīgais intelekts spēj atpazīt materiālus, ēkas, formas un pat noteikt vietu pēc attēla. YouTube kalpo gan mācībām, gan prezentācijām. Komandas var augšupielādēt projektu video, walkthrough animācijas vai izglītojošas lekcijas. Arhitektiem šī ir vieta, kur dalīties pieredzē un parādīt savu darbu plašākai auditorijai. Google pēdējos gados īpaši daudz iegulda mākslīgā intelekta attīstībā. Šīs tehnoloģijas kļūst arvien nozīmīgākas arī arhitektūras nozarē. Es apskatīšu svarīgākos mākslīgā intelekta rīkus no Google: Gemini, Notebook LM, Agentspace, Viz un Google DeepMind. Gemini ir Google generatīvais asistents, kas spēj analizēt informāciju, rakstīt tekstus, veidot idejas un veikt aprēķinus. Arhitekts var ievadīt piemēram: izveido aprakstu biroja ēkai ar ilgspējīgu dizainu, un Gemini izveido sagatavi, ko vēlāk var pielāgot. Notebook LM ir personīgais pētniecības partneris. Tajā var augšupliedēt projekta dokumentus, un tas ģenerē kopsavilkumus, ieskatus, pat jautājumus par saturu. Tas palīdz sagatavot prezentācijas vai dokumentāciju daudz ātrāk. Google Agentspace ir jaunums, kas ļauj uzņēmumiem veidot savus mākslīgā intelekta agentus. Šie agenti var apstrādāt datus no iekšējām sistēmām, piemēram, projektu arhīva vai klientu datu bāzes, un sniegt atbildes vai ieteikumus reālaikā. Viz ir drošības risinājums mākoņu datošanas videi. Arhitektūras biroji arvien biežāk strādā ar mākonī balstītām CAD sistēmām, un Viz palīdz pāraudzīt riskus, datu drošību un piekļuves tiesības.
Google DeepMind ir inovāciju centrs, kas izstrādā algoritmus kā AlphaFold un AlphaGeometry. Šie moduļi tiek izmantoti arī arhitektūrā, piemēram, formu ģenerēšanā vai materiālu īpašību simulācijā. Tuvākajā nākotnē šādas mākslīgā intelekta sistēmas palīdzēs arhitektiem optimizēt ēku konstrukcijas un energoefektivitāti. Lietotņu palaišanai no Google Play veikala. Fotoattēli var tik glabāti, organizēti, kā arī redigēti Google Fotos. Gmail tiek lietots kā saziņas rīks, centrs projektu failu organizēšanai. Dizaineri un arhitekti izmanto Google Drive un Google Docs, lai glabātu rasējumus, versiju piezīmes un aprakstus. Google Drive mākoņkrātuve nodrošina piekļuvi lieliem failiem un saistītiem resursiem no birojiem vai būvlaukumiem. Google Maps nodrošina geotelpisku kontekstu, objektu attēlus. To izmanto ielu apvidu pētījumiem un analīzei, kā arī orientāciju analīzei. YouTube var atrast ierakstītas apmācības, ko komandas un klienti var pārskatīt. Chromebook ierīces nav ideālā izvēle apjomīgai modelēšanai, jo tiem ir ierobežots vietējās programmatūras atbalsts daudzām profesionālām lietotnēm, taču tie var darbināt tīmekļa rīkus un mākotnī mitinātās darba stacijas vai Android lietotnes, kas ir noderīgi ātrai redigēšanai, iezīmēšanai un prezentācijām. Izstrādātāji un tehniskie arhitekti izmanto Viz, kas palīdz aizsargāt mākotnī balstītus dizaina resursus. Tas ir svarīgi, jo arhitektūras uzņēmumi pāriet uz mākoņa CAD un Vertex Cloud mākslīgā intelekta pakalpojumiem. Google DeepMind un Gemini jaunākās paudzes mākslīgais intelekts iespējo automatizētu datu ieguvi no skenētiem plāniem, koncepciju izpētes, generatīvās masveida veidošanas opcijas un dabiskās valodas vaicājumus lielās dokumentu kopās. NotebookLM darbojas kā mākslīgā intelekta pētniecības brīfinga partneris, kas var analizēt projekta dokumentus, izveidot viegli uztveramus aprakstus un ģenerēt sarežģīta tehniska materiāla slaidu pārskatus ar ierunām. Google Agent Space piedāvā agentu platformas, kas var meklēt organizācijas zināšanu bāzē, atbildēt uz sarežģītiem jautājumiem un pat aktivizēt darba plūsmas. Google pakalpojumi uzlabo sadarbību, integrējot saziņas, dokumentācijas un vizualizācijas rīkus. Gmail un Google Meet savieno arhitektus un klientus pārskatīšanai un apstiprināšanai. Savukārt Google Drive un Google Docs nodrošina dizaina failu un pārskatu koplietošanu un kopredigēšanu reālaikā. Google Maps saites prezentācijām pievieno precīzus geogrāfiskās atrašanās vietas datus, un YouTube nodrošina detalizētus norādījumus un instruktīvu saturu. Mākslīgā intelekta rīki, piemēram, Gemini un NotebookLM, palīdz apkopot projekta piezīmes un ģenerēt klientam gatavus kopsavilkumus. Izmantojot Google Workspace uzņēmumiem, izstrādātāji integrē API un automatizāciju, un Viz aizsargā mākoņu datus. Pat Chromebook datori, neskatoties uz ierobežoto CAD sadarību, ir praktiski attālinātai koordinācijai un piekļuvei dokumentiem, padarot Google pakalpojumus par centrālu sadarbības centru mūsdienu arhitektūras darbplūsmās.
varam secināt, ka Google augošais pakalpojumu un programmu skaits, kas ir cieši savstarpēji savienots, ir kļuvis par neatņemamu mūsdienu prakses sastāvdaļu. Tas nodrošina rīkus efektīvai saziņai, projektēšanai, dokumentācijai un datu drošībai. Tādi pakalpojumi kā Gmail, Google Drive, Google Docs un Google Maps palīdz ar sadarbību, dokumentēšanu un analīzi. Android un Pixel ierīces uzlabo darbplūsmas uz vietas. Google Play un Google Photos ir atbalsta lomas. Transformācijas progress izriet no Gemini, Notebook LM un Google DeepMind, kas virza dizainu tālāk. Izmantojot Google Agent Space, Viz un uzņēmumu izstrādātāju pakalpojumus, arhitektūra iegūst ātrāku iterāciju, integrāciju un sadarbību starp arhitektiem un klientiem. Apvienojot šīs tehnoloģijas, arhitekti var pārvaldīt projektus pārredzamāk, aicināt aktīvu klientu līdzdalību un pātrināt radošās un tehniskās darbplūsmas. Paldies par uzmanību!